Lāčplēsis. 5. dziedājums. Šis ir LibriVox ieraksts. Visi LibriVox ieraksti ir brīvi no autortiesībām. Lai uzzinātu vairāk vai piedalītos, lūdzu apmeklējiet LibriVox.org. Lāčplēsis. Sarakstījis Andrejs Pumpurs. 5. dziedājums. Uz apburtas jūras salas, 3 jodi, vecā ragana, spīdala, lemdota un kokneses, satikšanās, laimīga atgriešanās atpakaļ uz tēviju. Spīdala, kad bija izšķīrusi, Lāčplēsi ar savu mīļāko, mierā vis vēl viņa nepalika, tiem joprojām ļaunu darīja. Skrēja tālu pa daudz jūras salām, abas tās ar veco raganu. Jūrā vētras lielas vējus cēla. Lāčplēsi ar kuģi aizdzina, nezināmā tālā Ziemeļjūrā, kur tam būtu bijis jābeidzas, ja vien turpat laipnā ziemeļmeita nebūtu to laikā glābusi. Tagad atkal diezin kāda liksta varēja tam salā gadīties. Kad no pirmām bailēm kuģinieki Burvju salas malā atjēdzās, redzēja tie salas krasta malā daudzi kuģu laivu dažādu, kuras visas šeitin laiku uz laiku, garām braucot bija pierautas. Visas stāvēja kā pieneglotas, jūras viļņi ap tām skalojās. Laivinieki nekustoši mēmi, viņās gulēja kā akmeņi. Arī visā salā nemanīja it nekādas dzīves darbības. Tikai kādā meža stigas galā, jūrā iekšā tilts bija uztaisīts. Un uz ūdens pašā tilta galā liela skaista māja stāvēja. Lāčplēsis līdz ar saviem kuģiniekiem pa šo tiltu mājā iegāja. Arī šeitan viņi neatrada it nekādu citu dzīvnieku. Tomēr visā mājā redzams bija, ka tā apdzīvota atrodas, jo še pielikti bija lieli galdi daudziem ēdieniem un dzērieniem. Tālāk atkal kādā citā telpā bija mīkstas gultas taisītas. Kuģa ļaudis ilgi negaidīja, noturēja krietnu maltīti, un tad vakarā iekš mīkstām gultām visi līdzi gulēt aizgāja. Tomēr Lāčplēsis viņiem pieminēja, ka tas labi darīts nebūšot, vajagot gan kādiem laukā stāvēt un šo māju naktī apsargāt. Šenu visi viņu lūdza ļoti, lai viņš pats so darbu uzņemot, jo šie visi noguruši esot, nevarēšot nakti izturēt. Lāčplēsis pats noapbruņojās cieši, izgāja pie tilta nostājās, bet neko tas ilgi nemanīja, salā viss bija nāves klusumā. Tad uzreizi pusnaktī kāds jātnieks drīz no meža stigas izjāja. Tilta galā nākot zirgstam stājās, sprauslāja un negribēja iet. Jātnieks dusmīgs zirgu apsaukt sāka. Ko tu bīsties, ienaidnieka nav? Būtu gan tur tālā Ziemeļjūrā, barons Lāčplēsis manim pretinieks, bet tas jauns un nav tik tālu ticis, ka viņš šeitan atnākt varētu. Lāčplēsis sauca pretim tam no tilta. Velti, ķaulis, tu tā domāji. Esmu gan jau ticis es tik tālu, un pat labam tevi sagaidu. Jātnieks, kurš bija jots ar 3 galvām, atteica tam pretim spītīgi. Ja tu tiešām varons Lāčplēsis esi, tad nāc laukā spēkiem mēroties. Abi tie nu gāja salas vidū, bet tur bija tīri meži vien. Jātnieks teica, nopūt tu šo mežu, lai mums klejums tiek, kur spēkoties. Lāčplēsis teica, tevim 3 mutes, kādēļ negribi tu mežu pūst? Jods no pūta un par 3 jūdzēm riņķie apkārt meži pazuda. Klajumā no jods tam virsū skrēja un tik stipru pliķi iecirta, tā ka Lāčplēsis gandrīz līdz pat ceļiem salas cietā zemē iegrima. Bet tas atkal tikpat ātri cirta, pretim tam ar smago zobenu, un uzreizi ar lielu spēku, jodam vienu galvu nocirta. Tas gan turējās vēl stipri pretim, tomēr Lāčplēsis viņu pārspēja, un tam 2 atlikušās galvas bēdīgi ar tāpat nocirta. Tad viņš ņēma jātnieku ar zirgu un tos tuvā mežā noslēpa. Pats tas griezās atpakaļ uz māju, noģērbās un gulēt nolikās. Kuģinieki tilta galā mājā netika nu vairāk traucēti. Otrā dienā priecīgi tie atkal ēda dzēra kā pa godībām. Naktē nākot Lāčplēsi tie lūdza, lai šis atkal māju sargājot. Lāčplēsis atkal apbruņojās cieši, izgāja pie tilta nostājās. Pusnaktī lūk atkal briesmīgs jātnieks,
Drīz no meža stigas izjāja. Jājot runāja tas pats pie sevis. Kur gan brālis vakar palika? Vai varbūt nav Lāčplēsis manu brāli, vakar šeitan salā saticis? Nevar būt, jo tas no Ziemeļjūras, laikam mūžam neatgriezīsies. Lāčplēsis sauca pretim tam no tilta. Velti, ķaulis, tu tā domāji. Esmu klāt un vakar tavam brālim visas 3 galvas nocirtu. Jātnieks, kuram bija 6 galvas, atteica tam pretim dusmīgi. Ja tu manu brāli kāvis esi, tad es tavus kaulus samalšu. Nāc vien laukā nopūt salā mežu, lai mums klejums tiek, kur spēkoties. Lāčplēsis teica, tev ir 6 mutes, kādēļ negribi tu mežu pūst? Jods no pūta un par 6 jūdzēm riņķī apkārt meži nozuda. Klājumā no jods tam virsū krita un tik stipru pliķi iecirta, tā ka Lāčplēsis dziļi līdz pat gurniem akmiņainā zemē iegrima. Bet tas ātri tāpat pretim cirta un tam 2 galvas nocirta. Tie nu ilgi kāvās viens ar otru, kamēr Lāčplēsis jodu pārspēja, un to atkal līdz ar visu zirgu salas biezā mežā paslēpa. Noguris tas tagad mājā gāja un līdz lielai dienai gulēja. 3. nakti viņš uz ļaudīm teica, būšot iet gan māju apsargāt, bet lai šonakt viņi visi līdzi paliekot iekš mājas nomodā, jo varbūt šiem vaisiem vajadzēšot iet pa nakti viņam palīgā. Tad lai spoguli šo ņemot līdzi un to viņam rokā iedodot. Lāčplēsis tagad ņēma kādu trauku un to pielēja ar ūdeni, uzlika uz atsevišķa galda līdzās staburadzes spogulim. Ja par nakti, tā viņš ļaudīm teica, ūdens tīri šai traukā paliekot, tad tie varot droši mājā palikt, palīgā, lai viņam nenākot. Bet, ja redzot tie, ka naktī traukā ūdens pārvēršoties asinīs, tad bez kavēšanās, lai šie visi steidzoties tam salā palīgā. Lāčplēsis atkal apbruņojās stipri un pie tilta laukā nostājās. Pusnaktī lūk 3. briesmīgs jātnieks atskrēja ar galvām 9. Tilta galā zirgs tam stāvu slējās, sprauslāja un negribēja iet. Jātnieks dusmīgs zirgam virsū brēca. Ko tu bīsties, ienaidnieka nav? Ja ar Lāčplēsis pats še būtu nācis, tad to mani brāļi zinātu. Lāčplēsis pats ir gan jau šeit nācis, tavs brāļus vakar nokāvis, un jau ilgi še pie tilta gaida, lai ar tevi tāpat darītu. Lāčplēsis sauc tā no tilta pretim, par ko briesmons ļoti pārskaitās. Ja tu manus brāļus kāvis esi, tad es tevi dzīvu aprīšu. Nāc vien laukā nopūt salā mežu, lai mums klejums tiek, kur spēkoties. Lāčplēsis teica, 9 tev mutes, kādēļ negribi tu mežu pūst? Jods no pūta it kā vētra krāca, 9 jūdzes mežu nopūta. Tagad Lāčplēsim tas virsū krita un tik stipru pliķi iecirta, tā ka šis līdz pusē cietā zemē tur uz vietas tūliņ iegrima. Šis nu cirta pretim visā spēkā un 3 galvas jodam nocirta. Jods nu sita atkal vienu pliķi, Lāčplēsis dziļāk zemē iegrima. Tas nu atkal jodam pretim cirta un 3 galvas reizē nocirta. Tagad tie nu kāvās ļoti ilgi, kamēr abi gluži nokusa. Jodam vēl tik bija viena galva, Lāčplēsis zemē līdz pat padusēm. Tas nu gaidīja, kad citi nāktu, viņam palīgā kā norunāts, bet neviens no visiem viņa ļaudīm nerādījās šeitan tuvumā. Tie bija visi sen jau aizmiguši, aizmirsuši viņa pavēli. Lāčplēsis tagad savu karavāli svieda tur par tādu spēcību, tā ka tā par kādām 3 jūdzēm ieskrēja pa logu istabā. No šī trokšņa visi kuģinieki, iztrūkušies kājās, uzcēlās. Viņi skatījās uz galda traukā, asins tajā jau pār malām gāja. Tagad viņi visi ātri skrēja, salā iekšā meklēt Lāčplēsi, un, kad jods to gandrīz pašu laiku gribēja jau zemē nogremdēt, pasniedza tie ātri pieskrējuši, viņam staburadzes spoguli. Jods kā redzēdams pie zemes krita un kā sasalis tur palika. Ļaudis Lāčplēsim nu palīdzēja augšā tikt no zemes izrāpties. Uzcēlies tas arī pēdīgajo, galvu jodam tagad nocirta, bet ar savu skuģa ļaudis stipri izbāra par neuzmanību. Tagad, teica viņš, gan laikam būšot, sala viņu varā atrasties. Tomēr vajadzēšot to pa priekšu visās pusēs labi pārmeklēt. Varbūt briesmīgajiem jodu brāļiem
atrodoties kaut kur palīgi. Ar šo nolūku pēc kādām dienām, kad bija Lāčplēsis labi atpūties, gāja tas ar saviem kuģa ļaudīm apkārt salu izmeklēdami. Izgājuši kādam mežam cauri, ietika tie jaukā ielajā. Ielajā bija skaidra tīra aka, un pie akas kupla ābele. Kuģa ļaudis visi tūliņ steidzās, klāt pie akas krietni nodzerties. Tomēr Lāčplēsis viņiem pakaļ sauca, liekdams, lai tie tūliņ nedzerot. Piegājis tas trīsstūrīgi cirta, akā iekšā drīz ar zobenu. Acu mirklī akā tīrais ūdens pārvērtījās it kā asinis, un tur akas iekšā dzirdams bija, it kā ievainota vaimenes. Tomēr pēc neilga laika atkal klusums drīz visapkārt iestājās, un ar ūdens noskaidrojās akā, tīrs kā zīters atkal palika. Tagad teica Lāčplēsis, lai šie dzerot, vaina nu nekāda nebūšot. Ābelei tur tūmā pie akas bija ļoti skaisti āboli. Ļaudis padzēruši steidzās klātu, gribēja sākt noraut ābolus, bet ir še uz viņiem Lāčplēsis sauca, lai tie neaizskarot ābolus. Ābelei ar savu zobenu. Kad es ābeles ar bailēm sauca, kāda balss, ai necērt Lāčplēsi. Kamēr Lāčplēsis it kā satrūkdamies, atrāvās no kuplās ābeles, pārvērtās tā līdz tai pašā brīdī, parit skaisti jaunu sievišķu. Brīnodamies skatījās uz viņu, tas ar jūtām neizsakāmām. Tā bija visa ļauna darītāja, viņa ienaidniece Spīdela. Spīdela nu tam pie kājām krita, lūdzās, lai šo nenomaitājot, būšot viņa noslēpumus atklāt, būšot noziegumus pārlabot, apsoloties visā savā mūžā, Lāčplēsim vairs ļauna nedarīt. Lāčplēsis, lai gan visu neticēja, dāvināja viņai dzīvību. Varons, kas ar milziem jodiem kāvās, negribēja maitāt sievišķu. Tagad Spīdela tam izstāstīja visus ļaunus darbus nodomus, kurus tā un Kangars abi kopā Lāčplēsim par postu darījuši. Kā tie vīluši iz burtnieku piles, laimdotu un draugu koknesi, un kā draugs un mīļa līga viņa, uzticīgi viņam mūžīgi. Vecā ragana, ko velna bedrē, Lāčplēsis agrāk esot redzējis, apbūrusi šito jauko salu, tā ka kuģi šeitin pievilkti. Kuģiniekus viņa aizskardama pārvērtusi drīz par akmeņiem. Tie 3 jodi, kurus viņš še kāvis, esot viņas dēli bijuši, kurus tā tur mājā tilta galā, barojusi daudziem ēdieniem. Bet pa laikiem viņi kārojuši, apēst arī kādus cilvēkus. Kuģiniekus tad atdzīvinājusi ragana un viņiem devusi. Kad šis viņas dēlus esot kāvis, tad tā pārskaitusies briesmīgi, palikusi ielējā par aku, un šī līdzās tur par ābeli. Ja šie būtu dzēruši no akas, iekām Lāčplēsis viņā iecirtis, tad šie visi gan ar lielām mokām nāvi būšot atraduši drīz. Bet caur viņa stipro ieciršanu akā nonāvēta ragana. Tāpat arī Spīdelē būtu klājies, ja šis nebūtu to žēlojis. Lāčplēsi, tu esi uzvarējis, teica tā ar balsi aizgrābtu. Pērkons, dievi tevi sargājuši, it pret visiem jodiem ļaundariem. Tomēr tev vēl grūti darbi priekšā, gaida mūsu mīļā tēvzemē. Kamēr tu še tālā jūrā maldies, tēva zemi sveši dedzina. Steidzies, Lāčplēsi, uz tēva mājām, atriebies tur svešiem varmākiem. Ak, cik labprāt es ar palīdzētu, ja priekš manis būtu glābšana, ja es būtu tāda nevainīga, kāda tava daļā laimdota. Bet kas var iz pašām velna rokām izraut norunātu derību, kuri pati zīmējusi esmu kaislībā ar savām asinīm. Spīdela to teikusi sev ģīmi, apsedza un gauži raudāja. Tagad Lāčplēsis nešaubījās vairāk, ka no sirds tā vēlas atgriezties. Te ar viņam tagad prātā nāca, nejauši tas mazais tīstoklis, kuru tas tai naktī velna bedrē bija ņēmis līdz par piemiņu. Viņš to lika atnest drīz no kuģa, un tad Spīdelai to pasniedza. Tikko Spīdela to ieraudzīja, kad tā lielā priekā iekliedzās, un vēlreiz Lāčplēsim pie kājām, pateikdamās viņa nokrita. Lāčplēsi, tev visu savu mūžu būšu pateicīga kalpone. Tu ar šo man devi svabadību, velna nagiem mani izrāvi. Tīstoklis ir mana parakstītā, ļaunam apsolītā derība. Tagad viņu es iznicināšu, un tad dzīšos, kamēr dzīvošu, tikpat čakli labus darbus darīt, cik es agrāk ļaunu darīju. Spīdela no akas burvju spieķi paņēma, ar kuru ragana
modināja augšām kuģiniekus, kad tos saviem dēliem atdeva. Tagad viņi staigāja pa krastu, visos kuģos laivās iegāja, aizskāra ar spieķi gulētājus, un tie visi dzīvi uzcēlās. Visiem likās, it kā vienu nakti, vien tie salā būtu gulējuši. Tādēļ visi priecīgi un spirkti salā pastaigāties iegāja. Lāčplēss arī viņus apskatīja, un par ļoti lielu brīnumu ieraudzīja kuģinieku pulkā Laimdotu ar draugu Koknesi. Laimdota un Koknesis abi kopā, bēgdami iz nonnu klostera, sasniedza pēc ilgas ceļošanas beidzot Vācu zemē jūrmali. Šeit tie atrada ar kādu kuģi, gatavu uz tālu braukšanu. Kuģinieki vācu zemes preces gribēja uz svešām ostām vest, un ar Daugavā pie Rīdziņa grīvas apmeklēt tur jauno pilsētu. Laimdota un Koknesis nezināja vēl neko par jauno pilsētu, nezināja ar par saviem mīļiem, kā tiem klājas tālā dzimtenē. Tādēļ viņu vēlēšanās bija nokļūt ātri mīļā tēvijā. Tomēr viņu abu vēlēšanās viss tik ātri neizpildījās. Tā kā Lāčplēsim ar viņiem cēla vētras ceļā vecā ragana, kamēr beidzot tāļi nost no ceļa nezināmā jūrā iedzina. Kad bija ilgi apkārt maldījušies, viņi kādā dienā redzēja tāļi debesis malā jauku salu. Priecīgi tev turpu nobrauca. Salai tuvojoties kuģis skrēja, it kā vētra viņu aizrautu, kamēr neapturami tas beidzot salā citu pulkā ieskrēja. Salā kuģiniekiem pretim nāca kāda īsti laipna vecene, aicināja tos iekš tilta mājas un tur bagātīgi mīloja. Vēlāk viņi visi gulēt gāja savā kuģī, kur tie aizmiga, un bija gulējuši visu laiku, līdz kam Spīdele tos piecēla. Kas var izteikt visas viņu jūtas, kad tie satikās ar Lāčplēsi? Laimdota tam drīz ap kaklu krita, Koknesis roku spieda sirsnīgi. Tik ar laiku viņiem vārdi radās, kad viens otram sāka pavēstīt savus gadījumus jūrās zemēs, savas likstas, raibus likteņus. Lāčplēsim pie tam pavisam zuda, šaubīšanās savu mīļo dēļ. Tie no jauna apsolījās cieši, mūžam turēt savu derību. Spīdele vien stāvēja pie malas, neņēma pie runām dalības, kamēr Lāčplēsis to pie rokas tvēra, laipni citiem klātu pieveda. Stāstīja, ka caur šīs meitas gribu, esot viņi abi izglābti. Laimdota un Koknesis tagad steidzās Spīdelei daudz reizes pateikties, un ar to no savas puses lūdza pieņemt viņu visu draudzību. Spīdele no sirds ar apsolījās palikt viņa īstu draudzene, un uz priekšu visos gadījumos ar viņiem kopā turēties. Spīdelei šī jaukā jūras sala bija jau agrāk labi zināma. Viņa tagad Lāčplēsim un citiem derēja par labu vadoni. Izrādījās, ka šī jūras sala visa bija ļoti auglīga, tā ka daudzi no kuģiniekiem vēlējās uz dzīvi nomesties. Lāčplēsim kā salas ieņēmējam piederēja viņas valdība, tādēļ tam ar pašam vajadzēja šeit un kādu laiku nodzīvot, kamēr ļaudis salā ietaisījās un tas iecēla savu vietnieku. Viņi paši visi 4 draugi mājā tilta galā dzīvoja. Spīdele šeit atkal lielā mājā visas vietas labi zināja. Viņa parādīja lielas mantas, noguldītas daudzos kambaros, arī lielu krājumu ar lietām, kuras derēja priekš pārtikas. Laimīgi šī pavadīja dienas mūsu slavenākie tautieši, un ja šiem tik dārga tēva zeme visā ziņā nebūtu bijusi, viņi būtu šinī jaukā salā laimīgi joprojām dzīvojuši. Bet tāds nebija viņu visu liktenis, mierā laimē kaut kur nodzīvot, sirds tiem dzinās tēva zemi redzēt, ņemt pie viņas cīņiem dalību. Kādā dienā, kad jau sataisījās, viņi nobraukt savā dzimtenē, kamēr Lāčplēsis ļaudīm deva ziņas, noteica, kā viņiem jādzīvo. Gāja Koknesis vakarā pa salu, pastaigāties savā nodabā. Viņš bija ticis līdz tai jaukai lejai, kur bija akā kauta ragana. Jau par gabalu tas ieraudzīja tur pie akas mazu uguni. Tuvāk ejadams pazina tas skaidri, Spīdelu pie uguns stāvošu. Rokās turēja tā raibu spieķi un vēl kādu mazu tīstokli. Abus viņa ugunī tad meta, pati tā pie savīm teikdama. Eita projām jūs pa gaisu gaisiem, iznīkstat kā dūmi putekļi. Jūsu vara pār man iznīkusi, esmu tagad no jums svabada. Uguns staps ar trosni šķēdamu,
Acu mirklī gaisā pacēlās, palika par līku uguns pūķi, sprāgādams tas projām aizlaidās. Uguns zemē pēc tam arī zuda, klusa krēsla leju apklāja. Spīdele bija nometusies zemē, slaucīja no acīm asaras. Šinī brīdī koknesis pie tās gāja, pacēla to augšam sacīdams: Kāpēc, māsiņ, šeiten tu tik skumji, slauki savas daiļās actiņas? Spīdele gan sākot nokaunējās, tomēr viņam lēni atteica: Asaras šīs lauku es aiz prieka, cerēdama vēl uz nākotni. Domāju no jauna iesākt dzīvot, aizmirstama tumšo pagātni. Koknesi, ja tu ko redzējis esi, turi to pie sev kā slēpumu. Drīz laikam mūsu ceļi šķirsies, tad tev pieminēšu klusumā. Koknesis atvēra no viņas roku, atbildēja dziļi jūtoši: Spīdele, es tavus noslēpumus mūžam klusu pie sev turēšu. Tu jau pati aizmirsusi esi visu savu tumšo pagātni. Kādēļ man būs par to kaut ko zināt? Es tik zinu savu glābēju. Bet vēl vairāk, arī manim ir aidi, tevim jāsaka kāds noslēpums. Kurš, ja tu vien viņam piekritīsi, mūsu ceļus tomēr savienos. Spīdele, nāc ceļo ar mani kopā. Zini, ka tevi mīlēju. Spīdele to dzirdot nobālēja, viņas krūtis ātri cilājās. Koknesi, tā teica, vai tu zini, ko tu vēlies sev par līgavu? Šovakar šalejā dedzināju, ugunīs velna derību. Zinu, teica koknesis stingrā balsī, redzēju, kā viņa iznīka. Zinu, ka varu ļoti cienīt to, kas krīt un atkaļ uzceļas. Tas gan stāvēs stingrāki uz kājām, nekā tas, kas vēl nav pakritis. Kad vēl Spīdele tikko nejauši pārsteigta pie sevis domāja, koknesis viņai sēra tālāk teica: Ja šī viņa jūtas atraidot, tad gan labāki tam būtu bijis krasta malā būt par akmeni, nekā tikt no savas izglābējas pirmā mīlestībā atraidīts. Spīdele nu ilgāk neturējās, galvu paceldama atteica: Ja tik cēla tava mīlestība, tad es arī citādi nevaru. Ņemi man, es būšu uzticīga, kā var būt vien kāda pasaulē. Tagad apķēra to koknesi cieši, skūpstīja no acīm asaras, silta vēsma viņiem garām laidās. Tā bija Laimes mātes svētība. Otrā dienā Lāčplēss savu kuģi laida projām jūrā līgoties. Salā visa burvība bija beigta, kuģi gāja, kur vien gribēja. Ceļā koknesis Spīdele ar pati izstāstīja savu mīlību. Lāčplēss laimdota šie mīļie draugi priecājās par viņu laimību. Aizmirstas bija tagad visas bēdas, ko tie viens par otru cietuši. Tagad viņu ilgošanās bija notikt ātri savā dzimtenē. Kavēkļi vairs ceļā negadījās, ziemeļvēji vētras necēla. Likās it kā pati jūras māte veicināja viņu braukšanu. Kamēr beidzot tālā debesis malā, tumši priežu meži rādījās, krasti cēlās, nāca tuvāk, Daugavgrīvā kuģis iebrauca. 5. dziedājuma beigas.